Valmieras SOS bērnu ciemata vadītāja Anita Vaivode runās par vides faktoriem un to ietekmi uz bērnu uzvedību un attīstību. Labdien visiem! Es jūtos ļoti pagodināta par šo uzaicinājumu, un tas vienmēr ir glaimojoši, ka man uzaicina, un tad nākošais man vienmēr iestājās tāds neliels drudzis, jo es esmu it kā visu kaut ko samācījusies, bet tai pašā laikā man liekas, ka man tajā jānorientējās, tad man ar to diezgan sarežģīti brīžiem iet, vai arī es īsti nesaprotu nekad, kad es kaut ko nespēju, vai ka tās ir kaut kādas šīs sistēmiskās kļūdas, un līdz ar to tad es domāju, nu nē, jums droši vien katram šeit zālē sēdošajam ir krietni lielāka pieredze nekā man, jo es šī jomā strādāju tikai tā Valmieras ciematā 3 gadus un vēl drusciņi pa virsu, bet tad nevar būt, kad man liekas, ka kaut kas nav riktīgi. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies par uzaicinājumu. Man tas ir liels pagodinājums, tāpēc es uztraucos. Tad, kad es uztraucos, es sāku arvien ātrāk runāt. Jūs visi noteikti esat iemācījušies daudz vairāk visādas teorijas un lietas, kā pareizi, vai kā to saprast, vai kā vajadzētu. Un es tā teikt apgrābstīšu šo te visu, ko jūs visu jau zināt, bet mēģināšu tā sakārtot, kā es tās paralēlas esmu salikusi. Un tam par iemeslu es vispirms drusciņi pastāstīšu par sevi, par to, kāpēc man liekas, ka mana pieeja varbūt jau ir drusciņi savādāka, jo es dotā brīdī 3 gadus esmu Valmieras SOS bērnu ciemata vadītāja, un man nekad nav bijis tāds mērķis kļūt par vadītāju. Man vispār nav bijusi tāda nepieciešamība, bet tā ir sanācis, kad man iepriekšējā darba pieredze un manas ambīcijas bija tieši žurnālistikā. Es gribēju vispār nodarboties. Es sākotnēji gribēju kļūt māksliniece. Es atvainojos. Un es nonācu žurnālistikā un es strādāju fotoaģentūrā. Sākumā es gribēju būt tāda neredzama pavisam, bet beidzās tas ar to, ka es biju valdē un izpildirektore ilgus gadus un vadīju šo te kolektīvu. Paldies. Bet, kad sākās neliela krīze uzņēmumā starp vadītājiem, es izlēmu, ka man vajag drusciņi nomainīt fokusu, lai tajā krīzē tā neiedziļinātos. Un es izdomāju, ka es mācīšos sociālo pedagoģiju. Un sociālo pedagoģiju, tāpēc, ka mums sūtīja ļoti daudz studentus mācīties, un par viņiem mums nemaksāja, jo mums nevienam nebija pedagoģiskās izglītības. Un savukārt mēs gribējām dažādos sociālās integrācijas fonda konkursos un projektos piedalīties, un mums nebija tās sociālās kompetences. Un tad es izlēmu, ka es mācīšos sociālo pedagoģiju, un tas man būs arī tāds pirmspensijas kapitāls, jo es principā varēšu strādāt jebkurā pašvaldībā, gandrīz jebkurā iestādē. Bet rezultātā es pavisam nejauši nonācu par ģimenes asistentu Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijā, un vēl nejaušāk Ziemassvētkos es aizsūtīju savu CV uz bērnu alternatīvās aprūpes jomas vadītāju amatu, kur es netīšām vinnēju, un tā nu es esmu nonākusi Valmieras SOS bērnu ciematā, un viss baigi neapzināti daudz mācījos, un nekas nesanāca, bet kaut kādas iemaņas ir. No otras puses, šo te visu runājot, es domāju, ka jūs visi ļoti labi saprotat, ka šī jomā strādā cilvēki, kas pēc būtības arī savā ziņā kaut kur sociālā jomā būtu kā klienti kādreiz bijuši. Un, ja tā pavisam godīgi, tad mana mamma ir uzaugusi bērnu namā. Viņas pieredze no mana skatu punkta ir bijusi briesmīga. Viņa to nekad tā nav uztvērusi. Viņai liekas, ka viņas laiks bērnu namā ir bijis pats jaukākais viņas dzīvē. Un man ar šo bija baigā problēma, tāpēc, kad es viņas vietā biju apvainojusies uz pasauli par daudzām netaisnībām, kas dzīvē bija, bet es domāju, ka tas drīzāk bija tāpēc, kad es redzēju, kas ir viņai iztrūcis, ko viņa nemācēja man nodot pēc tam tālāk. Bet šai sakarā, jā, tātad šobrīd es esmu ciemata vadītāja un man ir kaut kāda pieredze. Un, ja godīgi pavisam, tad šo slaidu man uztaisīja mākslīgais intelekts, kad es viņam iemetu savu CV un teicu, kas ir galvenais, kas man par sevi jāpasaka. Un viņš man izmeta tātad šī sociālā pedagoga izglītība specialitāte tieši uz sarežģītiem gadījumiem, bet šeit es gribu teikt, ka tas mans fokus uz tām sarežģītajām lietām nāk patiesībā no žurnālistikas, jo žurnālistikā ir tas modelis, ka vai nu jūs sākat
šķietināt vienu mazu lietu, un jūs izejat pie veselām, milzīgām kaut kādām sistēmām, pie daudz dažādām lietām, dažādās jomās, kas no tās vienas lietas ir izveidotas, vai arī otrādāk, ka jūs sākat ar daudz paralēlām lietām, izmētātām vis kaut kur, kuras beigās sasummējās vienā tajā galvenajā problēmā. Un šī ir tā mana attieksme, ko es piemēroju strādājot Valmieras Sosbērnu ciematā, ka pēc būtības es vienmēr pieslēdzos tiem smagākajiem, grūtākajiem, neparastākajiem, ar kaut ko sarežģītākajiem gadījumiem, un tādā veidā, tā teikt, izskaužot šīs te galvenās lielās brīža krīzes, man ir sajūta, ka es to kopējo situāciju paceļu, un tas ir tāds mans. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, un ko man mākslīgais intelekts tā kā norādīja, kas man jāpiemina, ir šī te mana pieredze mēdījos un komunikācijā. Un kaut kādā brīdī man arī ir kolēģis, kurus ir teikušas, ka 40 gados mainīt profesiju vai sākt kaut ko pa jaunam studēt ir baigi modīgi, tā ir tās krīzes iezīmes, kā ar to tikt galā. Un tā, bet runājot par tiesa jau kādu laiku atpakaļ ar coachiem, tad es biju dzirdējusi tādu teoriju, ka 10 gadi vienā jomā strādājot, tu kļūsti par tādu stabilu profesionāli. Un tad tiek zīmēts latviešu valodā, jeb, tā teikt, burts T, un tas tā kājiņa T burtam ir 10 gadi šajā jomā, un tad tā stabilā platforma augšā, tā cepurīte ir tā tava profesionalitāte, ka tu esi labs speciālists. Bet tas patiesībā ir novecojis modelis, tas strādāja pagājušā gadsimtā, šobrīd jau tā teikt, mileniāļu periodā tika piemērots Krievu burts P, kad vislabākais eksperts, tad, ja tev ir 2 dažādas jomas, kurās tu esi 10 gadus pētījis, iedziļinājies, un tad ir tā stabilā platforma. Un, piemēram, jau tādi jaunāko laiku tendences ir, kad jo vairāk šīs te jomas ir, un kad tas jau varētu tā kā nozīmēt uz to Krievu T burtu, kad ir 3 kājiņas, 3 nozars, un tad tu kļūsti par unikālu starpdisciplināru speciālistu, un tu kļūsti neaizstājams. Un es līdz 3 kājiņām, ja līdz Krievu T burtam vēl neesmu nokļūsi, bet es ļoti uzskatu, ka man tā unikālā īpašība ir tieši tas Krievu P burts un tā spēja caur citu jomu skatīties uz šo te sociālo nozari. Bet, jā, turpinot šo te tēmu, viena no galvenajām lietām, ko es uzrunāju un noklausījos, kad Diāna Jakaita drusciņās, man likās, ka viņa ir izlasījusi vai redzējusi manu prezentāciju, ir tātad šī te dilēma starp to, vai kas nosaka tās bērna galvenās iezīmes, vai tad daba vai audzināšana ir tas, kas veido to cilvēku. Un šobrīd, protams, kad tā pārliecība par to dabas, jeb iedzimtības lielo spēku jau ir tā kā novecojusi, mums jāsaprot, ka, protams, kad tīri no ģenētikas viedokļa ir kaut kādas lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt vismaz sākotnēji, bet patiesībā lielākie triggeri tieši ir šīm te dabas ieliktajām kaut kādām lietām, mūsu audzināšana un tie vides faktori, jo nereti kaut kādas ģenētiskas slimības var būt iemidzinātas un nekad tā arī nepamosties, vai pilnīgi otrādi. Vismazākie kaut kādi iedzimtie grūtības var tikt pamodinātas tieši ar tādiem vides riskiem. Jā, un runājot par to, turpinot šo te teorētiski virspusējo apskatu par teorētiskām zināšanām, kuras man nepiemīt. Tātad biopsihosociālais modelis nosaka šīs te 3 galvenās lietas, bet viņas ir ļoti, ļoti cieši saistītas. Un man nepārprotam pārliecība par to, kad piederība videi ir viens no galvenajiem nosacījumiem. It kā mēs visi zinām, ka no pedagoģijas un psiholoģijas viedokļa vispirms tev jāveido kontakts ar bērnu, un pēc tam tu vari runāt par audzināšanu, par disciplīnu, par uzvedības maiņu un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka arī tieši vide. Reiz man bija tāds
situācija, kurā es netīšām nokļuvu Naukšēnu pilī. Tas bija vēl, kad Naukšēnu sociālās korekcijas iestāde vēl strādāja. Un nonākot tur, es biju sajūsmā par tām puķudomēm, par skaistajām lauvām pie pils vārtiem un es nekādīgi nevarēju saprast, kāpēc tur nav cilvēku, kāpēc es par to pilu neko neesmu dzirdējusi, jo man bija tāda veselīga interese par šiem te kultūra vēsturistiem pieminekļiem. Un tad, kad es uz mājas stūrīšiem ieraudzīju, ka tā ir sociālās korekcijas iestāde, man likās, ka šeit arī es varētu palikt labāka. Pusgadu vēlāk es pieteicos tur strādāt, un es kādu laiku tur arī nostrādāju. Mana pieredze ir vislabākā. Es negribu pārmest nevienam un neko, kas šī jomā ir strādājis, jo pilnīgi katrs ir tomēr mēģinājis darīt pēc vislabākajiem tādiem pārliecības un izpratnes tam laikam atbilstoši droši vien. Jā, un tad par tiem vides faktoriem bērna attīstībā. Man nesen bija viens tāds brīnišķīgs piemērs, kādā vakarā pie ugunskura. Es satiku divas ciemata meitenes, kas ir jau pabeigušas aprūpi, un viņas lēnu garu sāka runāt par tādām intīmām tēmām, par vaļību, par attiecībām ar vīriešiem, un viņas pēc būtības ir samērā līdzīgos apstākļos augušas ar diezgan dažādām tādām bioloģiskām izcelsmēm, bet viņu izpratnes līmenis par vienu un to pašu lietu ir kardināli pretējs, lai gan viņas abas ilgstoši ir bijušas ciematā. Un kas man bija pats neparastākais, ka viņas savā starpā par šīm tēmām vispār nav runājušas un nav spējīgas nokomunicēt, ka viņām ir tāda baža. Un šeit man likās, ka ir ļoti svarīgi tieši tas vides apstākļus, kad viņas it kā gan tajā fiziskajā telpā, gan emocionāli sajūtās droši, gan arī no tāda komunikācijas viedokļa ar tiem cilvēkiem, ar kuriem viņi tur atradās, par to runāt. Un šeit no tāda faktoru viedokļa tieši attīstībā mums ir jāsaprot, ka ir šīs te 4 paralēlās vides, kuras ikdienām, es domāju, ka mēs kaut kā pamanamies ignorēt vienu, otru vai trešo, un ne katrā tēmā viņas visas ir ļoti tā kā acīm redzami klātesošas, bet nevajadzētu tā kā ignorēt to. Un vēl viena lieta, runājot par visām šīm te lietām, kas attiecās uz bērniem, man likās būtiski atgādināt šo te sensoro funkciju un traumu klātesamību visā šajā te mūsu audzināšanas jomā un tādā vīzijā, kā mēs to redzam, jo mēs visi zinām, kad mums ir šīs te sensorās funkcijas, kā redze, dzirde, tauste, oža, garša, līdzsvars un procepcija, jeb tāda ķermeņa jušana, un ka tas kaut kādā veidā mūsu dzīves laikā katram ir, es negribu teikt, ka vienmēr traumējies, bet kaut kādā veidā ietekmējies. Es vēl šorīt velkot kleitu pārbaudīju, vai man kleitā ir noārdītas birkas, jo es zinu, jo pretējā gadījumā es droši vien visu laiku čamdītu aizmuguri, vai man tur kaut kas nekasās. Bet mēs ļoti labi zinām, ka mums katram ir šādi netikumi. Mēs dažkārt aizmirstam, ka mūsu kolēģiem ir šādas te pašas kaut kādas īpašās prasības, vajadzības. Mēs it kā teorētiski zinām, ka tas viss attiecināms arī uz bērniem, bet cik bieži mēs tad to pārzinām un mākam ar to operēt. Un es arī domāju tādā aspektā, kad ja man jāsakārto kādā reizē manas vajadzības, vēlmes, iegribas un kaprīzes pret manu kolēģu, iegribām un kaprīzām pret bērnu iegribām un kaprīzēm, tad kā prioritāri es viņas saliktu kurā dienas laikā, kad es sevi uzliktu augstāk un kad es sevi tajā dienā aizmirstu pavisam. Bet tas droši vien arī uz šo jautājumu nav tādas viennozīmīgas atbildes, bet es gribētu, lai katrs par to kādreiz padomā. Jā, un par vides nozīmi.
Es domāju, ka vislielākais spēks tomēr ir bērniem tajā pašnoteikšanās, un šobrīd to modīgi mēs saucam par līdzdalību un iespēju, tā teikt, parādīt savu balsi un savu nostāju, bet tas tiešām sākās ar ļoti, ļoti mazām lietām, ar mazām iespējām, un man ir praksē daudz piemēru, es visu laiku baidos pārkāpt konfidencialitātes noteikumus un kādreiz kaut ko pastāstīt par daudz, bet mums ciematā mēs mēģinam, kas attiecās šobrīd uz to vides jautājumu, padomāt par to krāsu, kas bērnam ir vismīļākā istaba, ļaut viņam reizi periodā X, vienalga, cik tas bieži būtu vai nebūtu, pārkrāsot sienas, mainīt, gultas veļu, aizkarus, līmēt plakātus, plēst viņus atkal nost, samainīties ar biksēm, zeķēm, kedām, lai ko tas arī nozīmētu. Bet tieši atgūt to kontrolas sajūtu par savu vidi caur tādu pašnoteikšanos, gribēt vai negribēt piedalīties pasākumos, gribēt vai negribēt savu reizi piedalīties, varbūt, brokastīs, istabas kārtošanā un tā tālāk. Un nevienmēr tas ir slikti. Protams, ka mēs zinām, ka no pedagoģijas viedokļa tas režīms un paredzamība stāv pāri visam, bet tā pašnoteikšanās šajā te režīmā tomēr ir tā, kas to cilvēkam iedod to spēku stāvēt pretī daudz lielākām un nopietnākām lietām. Runājot par emocionālo vidi kā instrumentu, man šīs vasaras ietvaros ir bijis viens brīnišķīgs piemērs, ka mums ciematā ir viens 8-gadīgs zēns, un vasaras sākumā vienā braucienā, viņam tur ir problēmas ar emociju regulēšanu, es viņam prasīju, vienkārši nosaucu, kādas emocijas tu pazīsti, cik tu zini, un viņš man saka, 2. Dusmīgs. Un kā tu domā, kur ir otra? Nedusmīgs. Un tad es sapratu, ka pēc būtības viņš runā par dusmīgs un mazāk dusmīgs. Protams, ka es varu tur gari un plaši stāstīt par to, ka viņam mammīte bija ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem, ka viņam ir vecāks brālīts, kuram ir ļoti smags veselības stāvoklis, arī mentāli. Viņam ir jaunāks brālīts, par kuru viņš ilgstoši bija spiests rūpēties. Mājā tur bija ugunsgrēks, tētis, mamma baigi stipri sita, un tur vēl kaut ko, bet pēc būtības viņam ir 8 gadi, viņam ir 2 emocijas - dusmīgs un nedusmīgs. 3 mēnešus vēlāk mēs kasījām bruģīti, un es viņam prasīju, Klau, vai tu esi iemācījies kādu jaunu emociju? Viņš man nosauca 12 emocijas. Es domāju, 3 mēnešos kolosāli, gandrīz kā 12 jaunas valodas priekš viņa. Bet tajā brīdī, kad bērniem ir tās emocijas, mēs tā kā zinām, ka mēs mākam viņiem, tā teikt, pēc pusdienām to rotaļu, lai viņš nosauc emocijas un māk viņas noraksturot, bet vai viņš viņas māk arī noraksturot, tā, ka viņš pats izjūt, tā, ka viņas tuvojās, un vai viņš māk noreflektēt pēc tam, kad viņas jau ir kaut kādā brīdī izbeigušās, un ka tev ir jāsastopās ar tām sekām. Un trešā, protams, tā galvenā lieta ir sociālā vide kā instruments. Ar šo, diemžēl, es teikšu, ka man šajos 3 gados, kopš es strādāju Valmieras ciematā, ir visgrūtāk. Es gribu pateikt milzīgu paldies valsts policijai, jo tajā brīdī, kad es uzsāku savu darbu, mūsu sadarbība bija ļoti, ļoti tāda šaura. Ar akmeņainiem ceļu klāta, ar dažādiem šķēršļiem, ar dažādām, tādām stigmatizētām lietām. Viņi jau neko, mēs jau visu labāk, un kā tad jūs tā. Tad šobrīd es pilnīgi noteikti gribu teikt milzīgu paldies visiem, ar kuriem man ir bijusi saskara. Es esmu nakšņojusi policijas iecirknī, tā teikt, dežūru karcerī, lai puika izguļās, laižot un nelaiž ārā viņu tādā stāvoklī, kā viņš bija uz to brīdi. Es esmu saskārusies ar to, ka policija man ir piedāvājusi visai Latvijai cauri braukt. Pa ceļam piedāvājusi tēju, kafiju un maizīti, ja tas ir nepieciešams, vai arī nakts vidū, ja man jādodās pēc kādiem jauniešiem, kas ir aizturēti un nogādāti uz toksikoloģisko ekspertīzi, tad man saulaicīgi pasaka, uz kuru pilsētu viņi ir aizvesti un cikos viņus palaidīs vaļā tai vietā, lai es tur braukātu līdzi un ar šo visu nodarbotos visas nakts garumā. Bet
Vēl viena vide, kas man ir milzīgs izaicinājums, un man nekad nav atbildes, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet es vienkārši gribu rosināt jūs visus par to arī padomāt par sociālo vidi tieši ārpus ģimenes aprūpē, kas ir bioloģiskās ģimenes. Ir nenormāli forši, ja tās ģimenes ir tādas komunicēt spējīgas, pat tad, ja viņas nav ideālas, ja viņas ir komunicēt spējīgas un ja tam bērnam ir laiks ieraudzīt, ka mamma cenšas, ka viņai nesanāk, kad kaut kas ir labi, kaut kas ir slikti, ka bērns var pateikt, ka es viņai piedodu, ka es uz viņu nedusmojos, ka tajos pilngadību sasniedzot, es viņai palīdzējušu, bet līdz zināmai robežai. Bet briesmīgi ir, ja vecāki nekomunicē pavisam, 18 gados viņi uzrodās, un tad bērni mēģina izdzīvot pusgada laikā visu to iekavēto laiku, un tad, diemžēl, tās visas vilšanās un visas tās pieredzes, kuras būtu tādā mērenā periodā viņiem pieejams, varbūt 10 gados, viņi izdzīvo pusgada laikā, un tāpat tajā pašā brīdī viņiem nav tās iespējas salīdzināt, vai tad mamma ir laba vai ir slikta, vai tad es viņai kaut ko piedodu, vai es viņai nepiedodu. Un vēl viena lieta, protams, ir šie te vecāki, kuri nav bērnam klātesoši, un tas patiesībā ir vēl briesmīgāk, jo nereti tie bērni idealizē viņus, un viņiem piedod tādu supervaroņa tēlu, kas viņam būs pieejami pēc tiem 18 gadiem. Un, diemžēl, šie gadījumi varbūt pat ir vistrakākie, jo bērns neviļus pēc 18 gadiem tik ļoti pieķerās vecākiem un mēģina viņus atgūt, ka vienkārši automātiski pārmanto arī visus tos netikumus un visas tās lietas, kuru dēļ viņi nonākuši šī te ārpus ģimenes aprūpē. Man šausmīgi gribētos, lai man būtu kāda feja, kas man māk pateikt priekšā vienmēr visās situācijās, kad rosināt šo bērnu komunikāciju ar vecākiem, kad nē, kad tā ir pozitīva, kad nē, kad pietiekama, kad nē. Bet tas ir jautājums, kur katra situācija ir ļoti, ļoti individuāla un par šo ir baigi sarežģīti. Jā, un tad tālāk, kā jau es minēju, bišķīt paturpinot iepriekšējo slaidu, es domāju, ja mēs katrs sāktu stāstīt par attiecībām ar mūsu vecākiem, vai ne, tad tur arī varētu vesela enciklopēdiju zinātnisko ar katru, tā teikt, personāžu un viņa attiecību niansēm par vecākiem, bet šeit tās profesionālās lietas, kas pāriet no mums kā bērniem, kas ir sociālā dienesta redzeslokā, reiz bijuši. Es tā pieņemu, ja? Tā būs mana metafora šodien. Un tajā brīdī, kad mēs izaugam no tiem klientiem un kļūstam par speciālistiem, tad ir šīs te divas jomas. Protams, ka šī ir mana tāda saģenerēta kaut kāda klasificējums par to, kas tad īsti ir zināšanas un kas ir praktiskās kompetences. Un pēc būtības es esmu mācījusies pedagoģiju, bet strādāju sociālā jomā. Un kas tad ir tā starpība patiesībā starp pedagoģiju un audzināšanu? Un vai mēs katrs saprotam un vai mēs zinām, kurā brīdī es tagad uzvedos tā kā tāda rupji izsakoties učane, ja? Un kurā brīdī es esmu brīnišķīgs audzinātājs. Man ciematā ir iesauka Ome, tāpēc, kad bērni ir dažkārt velkot man uz zobu, mēģinājuši nosaukt pa mammu, un es saku, es neesmu jums nekāda mamma. Tad viņi saka, tētis, tu arī neesi, bet tu būsi Ome, kas rada labo piemēru, kas mūsdien sēž dārzā, vai zina, kurā brīdī piebarot ar konfektēm. Bet stāsts nav par Omi, mammu vai tēti, stāsts ir tieši par šo te pedagoģiju vai audzināšanu, jo zināšanas, protams, mums visiem ir jāzina bērnu tiesību aizsardzības likums, dažādie vardarbības veidi, cieņpilnas komunikācijas formas, pienākumi un tiesības, un tur bezgalīgi daudz dokumentu. Un es teikšu godīgi, es viņos nekad nespēju norientēties, un katru reizi, kad es kaut ko palaidus garām, es vienmēr domāju, ka tā ir mana vaina, nevis šo te dokumentu daudzo vai kvantitātes problēma. Un, jāatzīstās, kad neviens nav ideāls, es arī šeit kļūdos, bet daudz svarīgāk tiešām ir šīs te praktiskās kompetences, bet par praktiskajām kompetencijām ir daļa, protams, kuras mēs iemantojam, tāpēc, ka mēs esam izauguši šajā valstī, tāpēc, ka mēs gribam būt labi cilvēki, tāpēc, kad dzīve ir tāda, kāda viņa ir dažkārt, bet kas ir tās lietas, kuras mēs izmantojam, kuras mēs mākam pielietot un kuras mēs rādam citiem bērniem. Un mans uzskats ļoti, ļoti subjektīvs, un to nekur nevajag rakstīt, ja? Tāpēc tikai apakšā sarkaniem burtiņiem es pierakstīšu, ka man jāpastāsta, bet nav tā teikt
noteikti jāatstāj lietiskie pierādījumi, ka pedagoģija ir tās zināšanas, kuras visdrīzāk kāds cits ir izpētījis, ieguvis, iemācījies, atradis un kurus mēs nododam kā labos piemērus, bet audzināšana ir vairāk tas piemērs, ko mēs parādam un dažkārt mākam nodot arī bez vārdiem, bez tiešas bakstīšanas. Un es domāju, ka tas ir pats tāds visspēcīgākais instruments, tas labais piemērs gan konfliktu risināšanā, gan attieksmē, gan cieņpilnā komunikācijā, gan visā pārējā, ko mēs spējam iedomāties. Un vēl viena lieta, kas būs varbūt drusku asi, bet dažkārt sēžot daudzās dažādās starpinstitucionālās sanāksmēs, konferencēs, tikšanās, tad, kad man kļūst garlaicīgi, es savulaik universitātē šo iekopu garlaicīgās lekcijās, es saskaitīju, cik cilvēki sēž zālē, es apmēram aprēķināju, cik viņiem ir alga, cik laika mēs šeit kopā nosēžam un cik izmaksā šī kopējā sēdēšana šī sapulcē pa tukšo. Vai kāds stulbs joks, vai varbūt kāda nepiemērota piezīme, un tad es pārēķināju to terapijās, vai, piemēram, zeķēs, vai botās, vai Ziemassvētku dāvanās, vai piparkūkās. Un šajā sakarā, es pat neatceros vairs kurā vietā, izskanēja tāds termins kā zināšanu kapsēta. Un pēc tam, kad es esmu nosēdējis šajās konferencēs un sarēķinājusi stundās eiro šīs te nosēdētās stundas, man liekas, ka es arī veicinu to, ka es kļūstu par zināšanu kapsētu. Jo patiesībā mēs ikdienā tik daudz mākam visu kaut ko piemācīties, bet vai mēs sākam atlasīt, ko mēs izmantojam, kas mums ir liederīgi. Un līdz ar to es ļoti aicinu izvērtēt, lai mēs nekļūstam par tām zināšanu kapsētām, lai mēs mākam praktiski izmantot šīs te zināšanas un atšķitināt, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs un kas uz mums neatiecās. Bet vēl viena lieta, ko es šeit noteikti gribu piemetināt, ka tā, ka mēs runājam par profesionalitāti, mums arī visiem jāsaprot, ka profesionalitāte nav tāds bezizmēra balons, mākonis vai kaut kādas forma, jo arī profesionalitātei ir kaut kādas robežas, un man par šo ir varbūt tās bišķīt vieglāk, tā baigi pārliecināt runāt, jo mums ciematā ir SOS mammas, kas strādā daudz, viņas strādā tiešām ļoti daudz, viņas strādā daudzas maiņas ar daudziem bērniem, un tad, kad ir krīzes, viņām ir tur 10, 20 gadu pieredze, viņām ir tik milzīga pieredze, kā varbūt mums nevienam, bet tai pašā laikā ir kaut kādas situācijas, kurās viņas nerīkojās profesionāli, kurās viņas pārkāpja kaut kādas robežas. Un tad es vienmēr domāju, kāpēc tā notiek? Kāpēc? Kāpēc viņas 100, 200 un 500 reizes varēja izdarīt pareizi, vācēja tur visu, un tagad ir tā viena reize, kad viņa nevarēja. Viens ir, protams, šie te kaut kādi fona, triggeri, sensorie, tur funkcionēšanas iemesli un tā tālāk, bet arī profesionalitātei ir kaut kādas robežas. Ja tu strādā 24/7, ja tu strādā 10 stundas dienā, vai 12 stundas dienā, tad, kad tu guli, tu neesi profesionāls. Tad, kad tu sēdi uz poda, tu neesi profesionāls. Tad, kad tu domā par vakariņām, par burkšķošo vēderu, vai tev sāp pirkstiņš, tu neesi profesionāls. Un, diemžēl, krīzes nenotiek tajos brīžos, kad mēs esam veselīgi izgulējušies, pēduši un gatavi reaģēt uz to. Un tas ir tas par to sevis saglabāšanu, bet tas arī ir par tām gaidām no citiem. Līdz ar to noteikti gribu rosināt visus saudzēt sevi, saudzēt kolēģus. Un vēl viena lieta, kas man noteikti jāstāsta, kā jau es minēju, es nomainīju pusmūžā, drausmīgi skan pusmūžā, es jau tagad esmu pāri, es jau esmu mūžā, principā. Kāpēc es sāku mācīties to sociālo pedagoģiju? Man ir uz šo jautājumu kādas 7 dažādas atbildes. Pirmo jūs dzirdējāt lekcijas manas runas sākumā, bet viena no vēl vienām tādām sakarīgām versijām ir tāda, kad es vadīju kolektīvu, satriecošu kolektīvu ar jauniem vīriešiem. Es tur principā ilgstoši biju vienīgā sieviete, drausmīgi forši strādāt vīriešu kolektīvos tādos. Bet arī pēc 10 gadu tāda kopdarba
man puse no kolēģiem bija tādi, kuras varēju sev tā kā teikt, manis dēļ viņš pabeidza universitāti. Viņam tagad ir lielisks attiecības ar sievu, un pasties, kādi viņam brīnišķīgi bērni aug, un es kaut kā jutos piederīga viņu dzīvei. Es nevaru noliegt, ka mums bija pārāk tuvas attiecības, un es viņus uztvēru kā ģimeni, bet man bija, piemēram, 2 kolēģi, ar kuriem arī pēc 12 gadu kopdarba man likās, ka es viņus nepazīstu, ka katru jaunu mēnesi es viņus iepazīstu no jauna, un pēc mēneša es viņus atkal nepazīstu, un es nekādīgi nevarēju saprast, kāpēc visas manas brīnišķīgās metodas, pašaizliedzīgā, empātiskā pieeja uz viņiem neiedarbojās. Un man likās, ja es iemācīšos sociālo pedagoģiju, tad principā uzņēmumu vadība vai kolektīvu vadīšana arī ir tādas, grūtās grupiņas vadīšana bērndārzā vai skolā. Un kas man bija neparasti, kad universitātē, ka es par šo stāstīju, tad man pasniedzēja nebija sajūsmā par to, ka es savus kolēģus uztveru kā tādu testa grupu skolai. Bet jāsaka, ka šobrīd strādājot ciematā, un ņemot vērā visu, ko jau es minēju, ka mēs visi šeit esam kaut kādā ziņā sociālās jomas klienti, vairāk vai mazāk, tieši šī pieeja man ļauj būt kādreiz, varbūt, es tā gribu domāt, arī labam vadītājam, arī tādam šatad mīlētam un apčubinātam vadītājam. Un līdzīgi kā mēs runājam par bērniem, ka mums vajadzētu zināt viņu pieredzi, viņu traumu, viņu triggerus, man liekas pats galvenais zināt par saviem kolēģiem un manu komandu, katram viņam, kas ir vājā vieta. Es zinu, kura mamma man baidās strādāt ar puišiem, jo, kā viņa reiz teica, viņā tas rosina tādu, ka jebkurš puisis 14 gados principā kļūst par vīrieti. Un ja viņš gribēs, lai es viņu samīļoju, jo viņam ies grūti, viņš manī pamodinās sievieti. Tas nekas, ka mums ir 50 gadu starpība. Un es to tolerēju. Es zinu, kur ir mammas, kas nespēj strādāt ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem. Visdrīzāk, tāpēc, ka viņai pašai ir bijusi kaut kāda neveiksmīga seksuāla pieredze kaut kad jaunībā. Un man liekas, tikai tad, kad mēs zinām tos kolēģu, man Ilze, kuram aizliedz lietot vārdu vājības, bet šīs kaut kādas nepilnības, varbūt kaut kādas tādas, neaizlietošu vājības. Mūsu vājākās vietas, mūsu sāpīgākos pārdzīvojumus, mūsu mazās un lielās traumas, tikai tad mēs spējam būt gana veselīgs kolektīvs un iekļaut viens otru, pabalstīt. Un man reiz viena mamma teica, ka visuzmundrinošākais un vislabākais ir tas, ka es kā vadītāja zinu, kad viņai uznāk grūtās situācijas un WhatsAppā aizsūtu turies. Es esmu netālu. Pēc būtības mēs neko nedaram vienotrai. Es neesmu nostrādājusies, es neesmu piekususi. Es zinu, ka viņai šobrīd ir grūtāk, ka viņa šobrīd šaubās par sevi, un tas viens vārdiņš ir tas, kas viņu izglābj. Un es domāju, ka tādā kolektīvā kopumā tas ļoti mums visiem palīdz. Un tas nemaksā daudz, tas galīgi nemaksā daudz. Un līdzīgi kā man jāvada mans kolektīvs, manam kolektīvam jāvada šīs te bērnu grupas lielākas un mazākas. Es uzskatu, ka tā ir savā ziņā paralēla. Un par vadītāju, kā jau es minēju, man nav šādu te ambīciju bijis par vadītāju, bet bieži vien es esmu sajutusies kā vadītājs bērnu dzīvēs tajos brīžos, ka tās situācijas ir eskalējušās līdz jau tādām mērenām krīzēm un dažkārt varbūt pat lielām krīzēm, bet vadītājs, kas ir vadītājs? Prasīja atkal mākslīgajam intelektam sajuku prātā, bet es izdomāju, ka vadītājam, lai es sevi nosauktu par vadītāju, man citreiz pietiek ar to, ka es esmu klātesoša vienā situācijā, vienā krīzē no sākuma līdz beigām. Man nav vienmēr jābūt tā, kas pilnībā kontrolē un vada šo situāciju, bet jebkurā krīzē, piemēram, kurā nonāk bērns, es nezinu, man ir viens tāds spilgts piemērs, no kuras nespēju atturēties. Mums ir bērns, viens 8-gadīgs puika, viņam ir grūtības ar emociju kontroli. Viņš principā pie jebkura var ļoti strauji sadusmoties, sākt apmētāt ar akmeņiem, jebko, tā skaitā mani, mašīnu, logus, durvis, garām gājējus, suņus, zīdaiņus un tā tālāk. Un kaut kādā vienā brīdī, tad, kad mēs jūtam, ka mēs neko vairs nevaram izdarīt un nemākam to situāciju apstādināt, mums ir iespēja
nospiest trauksmes pogu un izsaukt apsardzi. Apsardzi atbrauc, un ja viņi ir gana briesmīgi un baisi, tad tie bērni mēdz apstāties. Savukārt, ja viņi neapstājās, apsardzi nedrīkst viņiem tāpat pieskarties, viņi izsauc ātro palīdzību, jo ir psihotisks stāvoklis, atbrauc ātrā palīdzība, bet arī ātrā palīdzība nedrīkst neko darīt, ja nav izsaukta policija, jo ja viņi kaut ko izdarīs, tad, kā viņi var pierādīt, ka viņi neko sliktu neizdarīja, tad viņi izsauc arī policiju. Un tad, kad ir ieradušies 3 dienesti, un tas bērns turpina šādi te psihotiski uzvesties, tad viņš saprot, ka tie pieaugušie nav īsti riktīgi, ka kaut kas, jāpamaina tā kā tas scenārijs. Un viņš, piemēram, uzrāpjās kokā. Viņš uzrāpjās kokā, ātrā palīdzība skatās, netiek klāta. Policija baidās, noliks lejā. Vajadzētu izsaukt vēl ugunsdzēsējus. Izsauc ugunsdzēsējus. Tā mums rezultātā ciematā stāv 4 dienesti. Īsti darīt neviens neko nevar, jo koks ir baigi tievais. Ja tie lielie onkuļi rāpsies pakaļ, tas koks var nolūst. Pēc tam es domāju, iepriekšējā vakarā tas puika bija uzrāpies tajā kokā un pats norāpās. Bet labi, tagad tie dienesti, viņi noteikti zina labāk, kā uzvesties. Kaut kā veiksmīgi ugunsdzēsēji izsauta vēl vienu brigādi ar tām lielajām trepēm. Viņi uzcēla tās trepes, un kamēr policija runāja no vienas puses un apsargi filmēja no otras puses, tikmēr ar lielajām kāpnēm to puiku no aizmugurs nocēla nost. Viņi nocēla nost, ielika ātrajā palīdzībā un aizved uz slimnīcu uz Rīgu. Rīgā paskatījās. Viņš pateica, es sadusmājos, tāpēc, ka viņa man lika ēst vakariņās, jo es negribēju. Viņu izrakstīja atpakaļ, un mēs viņā tajā pašā vakarā, viņš jau bija atpakaļ mājās. Bet ko mēs visi izdarījām? Mēs piedalījāmies, 30 cilvēki, savas jomas profesionāļi visi tajā jomā. Ko mēs pierādījām viņam? To, ka ātrā palīdzība ar policijas konvoju māksim uz 140 braukt uz Rīgu, lai parādītu savu varu pret viņu. Ko mēs tieši izdarījām ar to visu? Ko mēs parādījām. Bet labā ziņa ir tāda, ka tad, kad es biju aizbraukusi pie viņu uz slimnīcu un es negribēju ar viņu runāt, jo es biju jau sadusmojusies, tiešām viņš pats nevarēja nokāpt vai laicīgi apstāties no tām dusmām. Viņš aizgāja pie medmāsiņas, paprasīja, ka viņš teica, ka viņš nav ēdis, viņam iedeva tur to jogurtiņu un saldo tēju, un viņš atnesa man. Viņš teica, es zinu, ka tu nerunāsi, bet arī tu neesi ēdusi. Un es domāju, kāpēc neviens no mums šajā visā procesā nevarēja tik vienkārši pieiet tai lietai, vienkārši empātiski ieraudzīt, kas ir tos triggers un ko tieši tev šobrīd visvairāk gribās. Bet, jāsaka, ka pēc šī visa incidenta tieši tā mana klātbūtne no sākuma līdz pašām beigām, es domāju, ka tā bija tā, kas ir izveidojusi to kontaktu, caur kuru visas nākošās reizes es jau iepriekš māku paredzēt, kad viņš tas emociju krīze viņam eskalēsies un kā viņu, ja neapturēt, tad piebremzēt noteiktos apstākļos. Un nevarētu teikt, ka es vienmēr vadu tās situācijas līdzīgi kā ar tiem entajiem ugunsdzēsējiem. Un arī šobrīd, ja mēs Valmierā ejam, tad šo zēnu satiekot pat uz ielas tantes un aptiekā saka, šitas mūsu kokā kāpēs zvaigzne. Līdz ar to tā vadīšana nevienmēr nozīmē tādu apzinātu kontroli visās situācijās, bet klātesamība vienkārši un kā tādam drošības spilvenam šīs situācijās ir milzīga nozīme. Es atrapstīšos, cik man vēl laiks pļāpājamies. Jā, un tā iekļaušana kā komandas vērtība, protams, arī. Un šeit es biju baigi izdomājis jums tādu uzdevumu, bet pēc būtības, ja mēs vēlreiz atgriežamies par to bērnu audzināšanu un kolektīva vadīšanu, vai ne? Viens un tas pats, kas ir nepiemērotas prasības darbiniekiem, tieši ko mēs sagaidām un kādu rezultātu. Ja mēs, paņemam kādu speciālistu, kurš neatbilst mūsu ekspektācijām, ko mēs sagaidām no bērna, ja viņš ir 2 gadus nav gājis skolā un tagad mēs viņu ieliekam 7. klasē, kādu rezultātu mēs sagaidām. Ko mēs sagaidām no emocionālo vajadzību ignorēšanas kolektīvā kolēģiem, kuram, mājās ir kopjama mamma vai tētis, un ko mēs sagaidām no bērna, ja viņš nonāca pie mums ārpus ģimenes aprūpē, bet mēs neesam paņēmuši līdzi viņa kāmīti vai sunīti. Mums ciematā ir brīnišķīgi kaķu kapi, 2
2 kāmju kapi, zivju kapi un putniņu kapi. Un mēs apsvērām šogad arī taisīt kapu svētkus, jo mums likās, ka tas dzīves rituāla, tāda apzinātība, principā bērna dzīvē ir baigi vērtīgā, jo pretējā gadījumā, tā, ka nomirst mamma, tētis vai kāds tuvinieks, tad vispārībā kur viņš tagad palika? Tā mēs zinām, viņš ir kapiņos, mēs zinām, ka mēs viņu reiz gadā atcerēsimies un ka tam ir kaut kāda atkal pēctecība, jo tā kā nomira, tad pēc kāda laika var sākt domāt par jaunu, vai jebkurā gadījumā tiem, kam tā nepieciešamība ir, kaut kas jauns arī uzrodās. Tāpat mēs arī saprotam, ka ko mēs varam domāt par kolēģu neadekvātu disciplinēšanu. Piemēram, man bija viens darba devējs, kuram bija brīnišķīgi sakārtota darba līgumi, ka viņam kaut kas nepatika, viņš varēja ietekmēt kolēģus ar tādām finanses metodēm. Tev šomēnes nebūs prēmija, vai tev tur būs kaut kas mazāk druscītiņās. Un tieši tāpat tās bērnus sodot ar šiem te naudas sodiem kaut kādiem, nezinu, mūsu gadījumā tā ir kabats nauda, kur mēs viņam varam ieturēt pie kaut kādiem nosacījumiem, ko mēs ļoti reti cenšamies darīt, bet ir, protams, kaut kādas situācijas, kurās viņam ir jāpiedalās ar šo te savu dzīves ekstru. Bet tā kā mēs runājam, kā tas attiecinās uz mums, vai ne, mēs saprotam, kāds varētu mani tagad neadekvēti disciplinēt, vai kāds varētu nepiemēroti komunicēt rindā, nostājoties, pat vienkārši nobolot acis. Tā taču arī ir kaut kāda agresīva komunikācija pēc būtības, bet kāpēc mēs to varam atļauties bērnu virzienā? Un, protams, sociālā izglītības vajadzību, neizpratne un attīstība ar klātesošiem. Bet, pat cik es principā šodien jau aizbraucu atkal uz Volmāru. Man likās, ka tur tā mazā zāle, es vakar tur biju labi iejutusies, šodien es ieraudzīju lielāku, skaistāku, bišķīt atkal jau bija sabijusies. Bet līdz ar to tas ir jūsu mājas darbs, ko jūs tikko veicāt, ja? Es jūsu vietā tagad pasaku, kādas ir pareizās atbildes, bet, pēc būtības nekas jauns jau nav. Tas ir viss, ko jūs visi zinat par to, kā tieši tas ietekmē gan mūs, gan bērnus, un nav nekas jauns. Tas mums visiem nav nekas jauns, tikai vai mums pietiek tādas apzinātības un prāta to dzīvē izmantot, un katru reizi varbūt kādā konfliktā jaunā ar bērniem vai situācijā, kur mēs nesaprotam. Viens ir tā empātija un līdzjūtība, otrs ir, kā man šie visi aspekti, varbūt ne šī situācijā, bet kādā citā uz manīm iedarbosies. Un noslēgumā, tā visu kopsavēlkot kopā, tātad fiziskā, emocionālā un sociālā vide vienmēr ir vienlīdz svarīgas. Tur var arī izvērst vēl tur digitālā vide, vēl ekonomiskā vide, vēl kaut kas kultūra vēsturiskā vide un tā tālāk, bet nav tādas vides, kas nav svarīga bērna attīstībā. Un nevardarbīga audzināšana ir tiesības un pienākumi. Un gan tiesības, gan pienākumi baigi viegli runāt, tad, kad tas mums ir līdzsvarā, vai tā, ka mēs runājam te un tagad, bet bērni, kuru tiesības nav ievērotas 10 gadus, viņi nesāks vienā dienā pildīt savus pienākumus. Bieži vien mēs ciematā runājam, ka tā, ka bērni pie mums nonāk, viņiem ir dots vismaz gads, kad viņi drīkst izreaģēt iepriekšējās dzīves pārdarījums. Viena gada laikā to nevar izreaģēt. Ir brīnišķīgs vingrinājums, kad liek bērniem izstiept rokas, uzsist ar vienu roku pa otru, un pēc tam cik reizes vajag glaudīt, lai sāpīte pāriet. Un tad tu beigās viņiem saki, tas bija viens pārdarījums, un cik labiem darbiem vai cik labiem gadiem bija jāpaiet, lai tu aizmirstu to savu pārdarījumu. Un ir brīnišķīgi, ka mums ir šādas teorijas, bet arī pienākumi mums kā pieaugušajiem pret viņi mums ir pienākumi ļaut viņiem izreaģēt un izsāpēt. Vēl viens mans, tā teikt, secinājums šī visā ir, ka empātija ir līderības spēks, spēja paklusēt, paciest arī atsevišķos gadījumos, ir spēka pazīme, un bērni arī ļoti labi saprot, ka vieglāk ir iesist nekā atvainoties, nevienmēr viņi ir gatavi to nokontrolēt, bet neaizmirsīsim, ka viņam kontrolas pieras daiva attīstās tikai 21. gadā, bet mums viņi jau tā kā formāli bija jābūt jau ir, tā teikt, nobriedušai, un ievainojamība nav vājība. Tas ir tilts,
un no viena cilvēka uz otru, no vienas situācijas uz otru, no attīstības posmā, no viena cikla uz otru, un tā nav siena, tā nav nepārvarama siena. Paldies!